Andrejs Kangals, TV3 ziņas. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā tagad iekļauta arī Spilves lidostas centrālā ēka un pie tās esošā aleja. Tagad tur top aviācijas muzejs, kas jau maijā laipni gaidīs apmeklētājus. Lidostas Spilve centrālā ēka ir viens no nozīmīgākajiem un izteiksmīgākajiem padomju laika neoklasiscisma objektiem Latvijā. Ēka pilnībā saglabājas oriģinālo Staļina laika būvapjomu, konstrukcijas un apdari. Ņemot vērā, ka tā ne tikai atspoguļo laikmeta būvmākslas tendences, bet ir arī mākslinieciski augstvērtīga celtne, tā iekļaut aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Turmāk šī vieta būs atvērta visiem interesantiem un arī lidotājiem. Šis objekts nav domāts, lai konkurētu aviācijas jomā ar lidostu Rīgu, bet šī īstenībā ir vienīgā lidosta tieši Rīgas teritorijā, administratīvajā teritorijā. Un, protams, ka mazā biznesa aviācija, es domāju, ar laiku šeit nāks un lidos. Lidostā ēkā ir apskatām vairāki eksponāti, bet jau maijā šeit notiks kārtējie aviātoru svētki. Lidlauks Spilve tagad jau vairākus gadus pilnībā certificēts mazajai aviācijai līdz 5,7 tonnām. Un skrejceļa garums ir 1,200 metri. Tātad lidlauks ir pieejams diezgan plašai, tā teikt, lidmašīnu kolekcijai. Jāpiezīmē, ka Spilves lidlaukam ir spilgta un bagāta vēsture. Tur saimniekojas gan Krievijas cara armija, gan bolševiki, gan vācieši, gan latviešu avantūristiskie lidotāji. Savulaik tas bija nozīmīgs Rīgas infrastruktūras objekts, kas kopš 20. gadsimta sākuma ir uzturējis gaisa satiksmi ne tikai starp Latvijas pilsētām, bet arī starp Tallinu, Maskavu, Viļņu, Helsinkiem, Berlīnu un citām Eiropas pilsētām. Jānis Eglīts, Andrejs Kangals, TV3 ziņas.